Jā iedzīvotāju padomēm, jā līdzdalības budžetam, jā domas lēmumu skaidrošanai. Ja es būšu Talsu novada domas deputāts, tad tās būs vienas no manām personīgajām prioritātēm, kurām es arī sekošu līdzi. Pirmkārt, iedzīvotāju padomēm ir jābūt izveidotām visā Talsu novadā. Tām ir jāzina savas tiesības, mandāts, lai kvalitatīvi varētu pārstāvēt vietējos iedzīvotājus. Diemžēl līdzinājais process netika kvalitatīvi novadīts, bet tas ir jāturpina un jānoved līdz galam. Otrakārt, līdzdalības budžets Talsu novadā ir jāpalielina ne tikai likumā noteiktajā minimālajā apjomā, bet vairāk, lai būtu reāla balss un ietekme vietējām kopienām par attīstības projektiem savās teritorijās. Treškārt, Talsu novada domas lēmumi ir jāskaidro. Gan pieņemtie, gan nepieņemtie, arī gaidāmie, lai novada iedzīvotājiem ir skaidrs, kas notiek vai arī kas nenotiek. Un es domāju, ka tā jau būtu pusi no uzvaras, lai ikvienā malā Talsu novadā iedzīvotāji justos piederīgi mūsu lielajam, bet skaistajam Talsu novadam. 7. jūnijā aicinu balsot par 4. sarakstu Talsu novada attīstībai, Latvijas attīstībai.